Sveiki! Mani sauc Ronalds Petersons, un šis ir Noble Wine vīna blogs, kur gan es, gan citi vīna cienītāji stāsta par vīnu un lietām ap to. Šīs dienas tēma ir populāra vīna reģionu etiķetes. Kā pirmo reģionu mēs apskatīsim Francijas reģionu, Burgundiju, un ņemsim jau kā pirmo piemēru šo vīnu. Tātad, uz pudeles tiek norādīts ražas gads, tātad šis ir 2011. Šeit ir tāds mazs uzraksts Mise en bouteille au domaine. Tas nozīmē, ka vīns tiek pildīts šajā pašā mājā, kur tātad viņš tiek izspiests. Nākamā lieta, kas noteikti svarīga, tas ir pats ražotājs. Šajā gadījumā tas ir Domaine Henri Jouge. Un pat laikam galvenā lieta tātad ir pilsētiņa, no kuras tad šis vīns nāk. Konkrētajā situācijā tas ir Nuits Saint-Georges. Tā ir pilsētiņa un tajā pašā laikā apelācija, no kurienes tad vīns nāk. Zinot šo apelāciju, jums it kā jau būtu jāzina, ka šis vīns vienīgi var tikt darīts no Pinot Noir vīnogas. Ja? Tātad Burgundijā, ne arī Spānijā, ne Toskānā vīnogu neraksta uz etiķetes. Ja? Uzreiz salīdzinājumam ņemsim šī paša ražotāja, šī paša ražas gada, tātad 2011. gada, arī pildīts šajā mājā. Ražotājs ir Domaine Henri Jouge, un ciematiņš arī ir šis pats Nuits Saint-Georges. Tikai šeit ir vēl viena papildus lieta klāta, tas ir vīna dārza nosaukums, Le Prullier, kurš šajā gadījumā ir arī Premier Cru vīna dārzs, kas nozīmē, ka vīnogas ir augstākas kvalitātes un no, teiksim, arī ilgtermiņā šis vīns ir daudz ilgdzīvot spējīgāks un arī kompleksāks. Ja? Tālāk iesim pie Spānijas. Spānijas tradicionāla reģiona, kā Rioja, laikam arī visslavenākā reģiona. Tātad Riojas nosaukums ir vienmēr redzams uz etiķetes. Šajā gadījumā tas ir 2010. gada no ražotāja Muga. Ja? Un no ražotājas ir Muga. Un kas šeit ir jāzina, tātad šie mazie vārdiņi, kas rakstīti uz etiķetes, kā piemēram šajā gadījumā, tā ir rezerva. Konkrētajā reģionā, Riojā, rezerva apzīmē to, kad vīns ir noturēts konkrētā ilgumā. Ja, tātad šis vīns ir noturēts rezervas līmenī, šeit ir apmēram 3 gadi šis vīns tiek noturēts pirms izlaišanas. Ja? Un uzreiz dosim salīdzinājumu. Šī paša ražotāja, tātad Muga, 2005. gada Gran rezervas vīnam. Ja? Tātad vīns Gran rezervas skaitās augstāks un ilgāks noturēšanas līmenis, un šeit minimālais izturēšanas ilgums ir apmēram 5 gadi. Ja, tātad izvēloties šos vīnus, ir jāstāsta tieši uz konkrēti šiem mazajiem nosaukumiem, kā rezerva un Gran rezerva, lai zinātu, cik tad vīns ilgi ir noturēts mucās pirms izlaišanas tirgu. Ja? No Toskānas. Toskāna mums ir nākamais reģions. Šeit ražotājs ir Fattoria Selvapiana. Vīns nāk no Chianti Rufina apgabala, un šis vīns ir 2011. gada. Ja? Vairāk nekas īsti nav rakstīts, bet ar to arī viss ir saprotams, ka šeit tiek izmantot, šajā reģionā tiek izmantot Sangiovese vīnoga. Uzreiz ņemsim pa piemēru Fattoria Selvapiana, šī paša nama otru vīnu. Apelācija, no kuras šis vīns nāk, ir Chianti Rufina, bet šeit ir tāds mazs vārdiņš, kas paaugstina vīna līmeni kā reserva. Tas nozīmē, ka vīns tiek ražots no augstākas kvalitātes vīnogām un arī iespējams, nenoteikti, ir noturēts ilgāku laiku. Tātad vīns būs intensīvāks un arī šis vīns ir taisīts no viena vīna dārza, Vigneto Bručereāla. Šodienai tas arī būs viss. Spiežiet like, sekojiet mūsu kanālam YouTube, sekojiet Facebookā un nākiet ciemos uz mūsu veikaliņu Elizabetes ielā 23. Priekā!